Es skatījos filmu par Keith Richards. Viņš paralēli tagad kaut kad viņš bija sarakstījis kaut kādu blues albumu. Jo Stones, kā viņš viņus visu laiku mīl dēvēt, kaut ko drusciņu atpūšās, un viņš izdomāja parakstīs čaļiem blues albumu. Ārkārtīgi interesanti. Kas tai filmā tiek rādīts? Nu, pirmkārt, viņam ir vīrietis, es ceru, ka jums arī ir, viņam ir vīrietis. Pagaru pauze, nepriekš šeit apgalvojam. Tātad, viņam ir vīrietis, kam ir tāda kladīte, kas ir atbildīgs par visu to inventūru. Ja? Tur ir vairāks, viņš iet cauri, un tur ir ģitāras, un viņam ir tas vīrietis atbildīgs arī par to kambari. Ka Kīts vienā brīdī viņam saka, aizej uz kambari, atnes man Gibsonu to un to, šito un to, un viņš apskatās savā 16. plaukts, aiziet atnes. Un uz tās ģitāras esot ļoti blues zvaigi labi skanot, jo tur tam stīgām tas garums ļoti labs, cik viņi izskan, un starp ladām ir perfekts tāds blūza attālums, un stīga viena no otras ir tik blūzīga, ka vienkārši tu nevari roku nospēlēt, vienkārši lai kā smirdētu. Saproti? Nu tā ir, tas saucamais ģitāras tehniķis. Ģitāras tehniķis, nē, 305. Nē. 228. Es nezinu, kur ir tā īstā blūza. Nē, bet es domāju, vispār, cik ir ģitāras, ja tu esi Zolijas ģitārists, ka tev nav kauns? Cik kuram ir? Cik kuram ir? Tagad samēramies. Man noteikti nav daudz, bet 1, 2, 3 klasiskās, akustiskā, 2 elektriskās, bet tad es nezinu, vai ukulele, balalaika, mandolīna, 9 instrumenti kopā. Pusgitāra. Jā. Ukulele ļoti maza. Ar pievilkšanu, 9. Jā. Mārci? 7. man šķiet. Tu jau paralēli skaitīji jau? Jā. Es domāju, ka tu arī esi cauri, mēs zināsim, kas tieši tev ir. 6 elektriskās? Es zinu, ka Aivaram ir taču visvairāk, jo viņš visu laiku brauc uz Spāniju un vienmēr viņš nopērk instrumentu, tā esot pieklājīgi. Nē, man nav daudz. Tad, kad es strādāju pie ģitāristam, man bija nedaudz vairāk, bet tagad man nekāda vajadzība. Man nav arī vietas tajā pieliekamajā, man tur ir tik vietas, cik ir. Tas gitārs ir tikai tik daudz, lai es ielikt starp skapu un sienu. Ziema ir gara, tur kaut kur arī burciņas jāliek, ir loģiski. Skaidrs. Kur tev ir tas pieliekamais? Es jums izstāstīšu, kur man ir mans drēbju skapis, tur augšā karājās, tur krakli un uzvalki, bet apakšā ir brīvā vieta, un tur es salieku tas ģitāru. Man ir atsevišķi tāda. Jā, tev varbūt lielāk tā dzīves platība. Man būtu telpa atsevišķa. Tev būtu, ja? Man būtu. Jā, katrai ģitārai. Lai viņai, nesačakarēja, lai tā laka nesavelkās ar otras ģitāras laku. Jo tā, kad ir siltāks, paliek, tā laka drusku padodās, viņa tā kā paliek tāda vaļīgāka. Cik siltāks? Saunā dzīvojot, nē. Tad arī būs skaidrs, kas smirda. Man gribējās palūgt jums palīdzību, tad, lai mēs finalizējam kaut kā. Jā, burka jāņem droši vien. Ne, burka jau man izpalīdzēja, paldies Janka, un paldies Erika. Bet mēs te pirmajā daļā atradām vienu video, rādījām skatītājiem, kur Ilves pāris precās tagad pa jaunam, ja? Un mēs starp citu arī noskaidrojām, kāpēc iepriekšējais sieva aizgāja projām no Ilves. Jo, ja tu aprecies, kas? Kāpēc? Jo, ja tu aprecies ar Ilves, izrādās, ka tu aprecies ar visu Igauniju. Un viņai bija pa daudz? Acīm redzam. Nav pati lielākā valsts, bet pa daudz tur viņi ir. Beigās, cik te viena sieviete, kā saka, var pārvaldīt. Pārvaldīt, pirmā lēdija viņai, ar visiem jāparunājās, visi nāk problēmas stāst. Bet Delfi bija ielikuši ļoti interesantu mūzikālo pavadījumu tam kāzām. Un nevarēja saprast, vai tur tais kāzās kaut kas nav līdz galam skaidrs vai kaut kā savādāk. Un tāpēc man likās, es jums parādīšu to video, īsu fragmentiņu, un vai mēs nevaram izglābt šo video. Lūdzu video. Saprotat, pa ko es runāju, ja? Ir tāda nedaudz atpalicības piesitiens tāds. Tu domā, ka ar kaut kādu muzikālo pavadījumu tur var kaut ko līdzēt? Mēs glābsim to laulību vai? Nē, vismaz kāzu video, jo, zin kā, ja viņi šito mājās skatās.
Tad, Tā kā viņi raksta video kasetē, lai jau ir kaut kas iedzīgāks, ja? jā. Bet tad mums vajag aiziet paņemt. Jā, jo man liekas, ka mūzika ir ļoti spēcīga lieta un mūzika var mainīt jebko. Mēs jau sapratām video, paldies. Mēs šo pašu video uzliekam bez muzikālā pavadījuma un varbūt, ka jums iešaujas prātā kaut kas nedaudz veiksmīgāks. Mēs tur varam viņu redzēt, ja, jeb šita. Jūs varat, tur labāk būs, jā, jo šeit ir drusku tā kā izkava. Nu tad kaut ko latvisku, ja? Jā. Nu? Redzi? Bravo! Un redzi? Uzreiz drusku žēl, ka es uz kāzām nebiju. Jo pēc pirmā man tā neienāca prātā. Nē, bet cits ir jautājums, vai viņi tā bija domājuši? Varbūt, lai cilvēki nav bēdīgi, ka netika uzaicināti. Varbūt, bet pamainam vēl kādu muziķiņu, vienkārši pastīties. Cik lai tīri zinot Ilves un viņa, tās, tev ir... Mīlestība uz rock mūziku. Viņš taču visiem festivāliem brauc un tur šitā. Jā. Noteikti kaut ko citu mēs varam izdomāt. Iedodiet varbūt vēlreiz. Plau. Nu redziet, un uzreiz ir skaidrs, ka pēc tam bija stabils kodiens. Tas tāpat bija skaidrs. Nu, pēc tā pirmā? Nē, pēc pirmā likās, ka viņi ies un liks Lego. Ka jau ir bijis kodiens pēc tā pirmā. Viņi ies Lego liks vai kaut ko. Sārkociņu taisīja, sārkociņu mājiņas, tās ļoti ilgi. Ja jau jūs man tur tik tālu esat aizgājuši un apsēdušies, kāpēc jums ir visiem 3 ģitāras? Vai nevar tā, ka jums ir 1 ģitāra un 3 ģitāristi? Mēs starp citu par to esam domājuši, jo citreiz, ka ir jālido, tad ir baigi sarežģīti. Jā. Vai ģitāra jānodod bagāžā, un tas ir nav ļoti droši. traumatiski ģitārā. Jā, traumatiski. Vai arī jāpērk ir biļeti. Atsevišķi ģitārai. Un tā ģitāra parasti jāpakoja pie loga. Es jau to zinu. Un mums šajā sakarā vispār bija ideja, ja mums gadījumā slava kļūst tik liela, ka jābrauc ir uz ārzemēm spēlēt un ar vairākām ģitārām tas noteikti būs dārgi. Mēs sākām strādāt pie vienas koncertu programmas, kurā mēs izmantosim tikai 1 ģitāru, un tā arī visticamāk būs īrēta tur uz vietas kaut ko. Jā. Un ja jūs vēlaties, tad mēs varam pavisam nelielu ieskatu šajā programmā jums parādīt. Man liekas, tas izklausās pēc darījuma, pēc laba veida, kā mēs šo... Pie burkas... Jā, es labprāt, es taču varu sapiķot par šo arī. Jā, jūs nepārprotat, tā patiešām ir Tikai ģitāras spēle.
Un tagad būs jūsu daļa. Tagad jūs. 1, 2, 3, 4. Aivars Šārmanis, Kaspars Zemītis, Vārds Sauziņš, dāmas kungi. 3, 4. Veicīt.